Jā, paldies par ievadu. Tas tiešām būtu, ja viss būtu izstāstīts jau, tad tā būtu tikai sakritība. Sveiciens visiem! Liels paldies, ka atgriezāties pēc pusdienām. Tas parasti ir tas lielākais izaicinājums. Līdz ar to tas vēl lielākais izaicinājums ir tam, ka man ir jānotur pietiekami jūsu uzmanību, lai jūs arī nejustos vīlušies atgriežušies pēc pusdienām. Mans vārds ir Kaspars Gorkšs, kā man stādīja priekšā, pārstāvis Latvijas darba devēja konfederāciju, un darba devēja konfederācija viena no pamatlietām, kam mēs veltam lielu savas organizācijas kapacitāti, tas ir tieši izglītības sadaļa, tieši profesionālā pieaugušo visu veidu izglītība, kurā mums ir 5 jau eksperti, kur ikdienā pavada savu laiku, lai pilnveidotu gan izglītības saturu, gan ko mēs mācāmies, gan kā mēs to darām. Es runāšu par šīm profesiju izvēlēm 3 plaknēs. Pirmā būs tāda vairāk aktuālā situācija, kas vispār notiek ar profesijām pasaulē. Otra būs tāda vairāk individualizēta, kas vienmēr man pašam personīgi liekas tāda interesanta skatu punkts, kā uz izglītību vai nākotnes profesiju raudzīties. Un trešais jau tad kopumā sistēmiski. Ja mēs runājam par profesijām vai kādas profesijas būs nepieciešams, tad pavaroties uz šiem World Economic Forum datiem, mēs redzam, ka ir profesijas, kuras parādās no jauna, un es domāju, ka mēs visi sekojot līdzi, cik eksponenciāli ātri attīstās tehnoloģijas un kā mums rodas jaunas iespējas apgūt jaunas prasmes, bet otra sadaļa, ka ir virkni profesija, kuras vairs nākotnē nebūs vajadzīgas. Līdz ar to ir kā divas šīs darbības. No vienas puses mums ir jāpiedāvā jaunas, iespēja apgūt jaunas prasmes, uzsākt jaunas karjeras, no otras nekautrēties un nedarīt kaut ko, kas iespējams tuvākajā laikā nebūs nepieciešams. Un šeit Latvijā šobrīd ir novērojama tāda mazliet haotiska attīstība, jo mēs savā būtībā neesam unikāli. Un visdrīzāk tās profesijas, kuras izzūd citur pasaulē, tās ar laiku izzudīs arī pie mums. Skaidrs, ka ir nepieciešama valstiska stratēģija, uzstādījums, kas tad būs tās ekonomikas nozars, kas Latvijai ir būtiskāks, bet mums arī nav jākautrējās runāt par tām prasmēm, iemaņām, kuras iespējams nākotnē nebūs vajadzīgas. Un mēs redzam, protams, mākslīgā intelekta rīka attīstību, kur mēs jau skatāmies uz to nevis tikai mākslīgā intelekta attīstību, bet darbinieki, kas paši spēj radīt jaunas produktus ar šo mākslīgā intelekta rīku palīdzību, novecojošu sabiedrību un citas socioekonomiskās problēmas, kurām jāpievērš uzmanība. Ejot detalizētāk, kuras ir visātrāk augošās, visātrāk krītošās un visplašāk krītošās, mēs redzam, ka ir virkni profesija, kuras pēc šī World Economic Forum datiem līdz 30. gadam tomēr būs tendence izzust, un tas mūsu izaicinājums ir, lai mēs no šī sarkanā stabiņa saprastu, kādā veidā dot iespēju mūsu jauniešiem iedzīvotājiem pārkvalificēties uz zaļo stabiņu, un tādējādi veidojot šo savu karjeru nozarēs, kuras nākotnē attīstīsies. Te ļoti būtiski, lai tiem, kuri uzsāk šo pārkvalifikācijas mācību procesu, lai viņiem būtu pilnīgi skaidrs šīs izaugsmes. Un ir, protams, profesijas, kurā šīs pārkvalifikācijas un prasmi apgūšanas metodas ir vienkāršākas, bet tad jūs redzat, ka ļoti liels pieprasījums ir kaut vai pēc tiem pašiem veselības nozares darbiniekiem, un skaidrs, ka tur tādi klasiskie pārkvalifikācijas mehānismi visdrīzāk nestrādās, jo es nezinu, vai kāds gribētu, lai es 6 mēnešos pārkvalificējos un operēju kādam kaut ko. Līdz ar to šeit ir ļoti svarīgi, kādā veidā mēs spēsim nodrošināt to pieprasījumu, kas ir pēc virkni no šīm te profesijām. Ja mēs skatāmies veiksmes, neveiksmes stāstus Latvijas griezumā, tad mēs redzam, ka tāda mērķtiecīga
darba spēka uzrunāšana, piesaist izglītošana no nozara puses ir strādājusi labi lauksaimniecība, kokrūpniecība, un redzam, ka tur ir spējuši saglabāt rādītājus, kādi ir nepieciešami. Ja mēs uzsveram šo te netik veiksmīgo piemēru Latvijas kontekstā, tad viena no nozarēm, kas pasaulē ir viena no aktīvākajām, lielākajām būvniecībā, tur, diemžēl, Latvijā mēs gan mēģinam mazināt birokrātiju reizē, izmainīt normatīvo aktu kopumu, kas to regulē, plus vēl veikt šīs te pārkvalifikācijas, un tur mēs redzam, ka īsti līdz galam tas nav nostrādājis. Ja mēs pārējam pie šīm te individuālajām prasmēm, kas nepieciešams darbiniekiem kā tādiem, šeit jūs priekšā Oksfordas universitātes šie 3 bloki, un ja pirmais bloks ir diezgan skaidrs, ka mūsdienās mums visiem ir jāprot darboties ar tehnoloģijām, mums visiem ir jāspēj apgūt tās iemaņas, kas ir visaktuālākās un attiecīgajā brīdī nepieciešams, tad šīs te 2. un 3. stabiņš jau parāda tādas daudz individualizētākas prasmes, kas ir balstīts tieši uz personību un iespēju kādas šīs te ir jūsu socializācijas prasmes, respektīvi no vienas puses profesionāli, ko jūs esat apguvis, bet no otras puses kādas ir jūsu individuālās iemaņas, individuālās personiskās īpašības un kāda jums ir vispār šī te dziņa, jo arī no savas prakses runājot, un es iepriekš nāku no sporta nozares, līdz ar to tur šī te individuālo spēcīgo pušu izmantošana, identificēšana un likšana lietā, tā ir ļoti tāda individualizētāka pieeja, nekā tas varbūt ir bijis līdz šim, bet tas arī iezīmo to, kāds šī te individu karjeras izaugsmes temps varētu būt. Un tās būtiskie aspekti, ko gribētos uzsvērt pie tā, ka ir ļoti svarīgi, lai ir šis te mērķis, lai mums būtu pilnīgi skaidrs, ko mēs ar šo te izglītību spējam sasniegt, respektīvi, ko šī te izglītība mums papildus var dot, vai mēs varam labāk nopelnīt, vai mēs varam nodrošināt sev ilglaicīgu karjeru, vai tieši otrādi mēs varam darīt kaut ko, kas mums vislabāk patīk. Mums ir jāizveido sistēma, kas palīdz realizēt šīs te iemaņas, un mēs ļoti daudz runājam par to, ka sliktas sekmes, neatbilstoša vide, bet, manuprāt, tā pozitīvā griezumā runājot par tām lietām, ieviešot sistēmu un atbilstoši to nodrošinot ar līdzekļiem, tas palīdzētu mūsu jaunajiem profesionāļiem augt, izvirzīt mērķus, nepadoties pie pirmajām neveiksmēm, kā arī transformēt savas karjeras tādā griezumā, kā viņi to vēlas, jo tās tendences, kuras demonstrē šobrīd starptautiski, ka visdrīzāk ar vienu karjeru mūžā var arī nepietikt, un šīs te karjeras transformācijas būs nepieciešams vairāk kārt. Un, lai mēs šo spētu atbalstīt, mums ir ļoti svarīgi, lai mēs vērtētu ne tikai šīs te dokumentētās prasmes, lai, kā jau minēju, liels uzsvars arī būtu uz individuālajām īpašībām. Tas nodrošina gan pievienoto vērtību pie komandu veidošanas, gan arī pie kaut kādu produktivitātes rādītāju sasniegšanu. Valstī noteikti ir jāatbalsta tie uzņēmumi, kas sniedz lielāko pievienoto vērtību valsts ekonomikai, jāspēj ģenerēt tie sadarbības punkti, lai nodrošinātu šos uzņēmumus ar darbspēku, kas tiem ir nepieciešams. Ir svarīgi, lai pārvaldības elementi būtu visiem skaidri saprotami un strādājoši, un šobrīd mēs redzam, ka tā sadrumstalotība, kas saistās ar apmācībām, bieži vien traucē sasniegt rezultātus, ko mēs vēlētos, un mēs patērējam daudz vairāk resursu rezultātu sasniegšanai, nekā tas var būtu nepieciešams.
Ja mēs atkal runājam par talantiem, mums nav jākautrējās būt labākajiem, mums nav jākautrējās tiekties uz ambicioziem mērķiem, jo šī talantu identifikācija, vadība, personīgo īpašību vadība, tas ir svarīgs elements, lai mēs nodrošinātu cilvēkam maksimālu šo te platformu, lai viņš savā karjerā varētu sasniegt pēc iespējas vairāk un būt pēc iespējas produktīvāk. Ja mēs skatāmies uz pozitīviem piemēriem, kas valsts, kuras visveiksmīgāk spēja ieguldīt cilvēku kapitālā un jau tā plānveidīgi, strateģiski pārlikt cilvēkus uz tām nozarēm, kas ir nepieciešams, tad, protams, ka pirmā vietā tur ir šīs Skandināvijas valsts. Norvēģija izceļās pat uz Skandināvijas valstu fonu un redzams, ka tam par pamatu ir ne tikai izglītības sistēmas kvalitāte, un mums ir daudz augstskolas, daudz šīs skolas, kas piedāvā vienu vai otru izglītību, bet izglītības kvalitāte, kā arī citi faktori, kā dzīvildze, veselība un jau tāds sociāli elementi. Tā kā paldies, īsa prezentācija no manas puses, esmu gatavs jautājumiem. Tā, uzliekam slaido, paskatāmies, vai mums tur kaut kas ir ienācis. Jā, jautājums ir, kas par to viņu redzēs, domāju. Jūs visi redzat, man nav jānolasa. Nē, mēs redzam. Jā, šis ir ļoti interesants. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir, man liekas, tā vēlme kaut ko apgūt, tas ir kaut kas, kas tiek ieaudzināts jau agrā bērnībā. Līdz ar to, piemēram, es varu pastāstīt no savas personīgas pieredzes, kā es skatos uz izglītību. Jo man izglītība vienmēr bija tāds, es teiktu, viens mazs mirklis, kas man iedod pārliecību kaut ko darīt. Es varu būt pietiekami arogants, iedomāties, ka es varu sasniegt jebko, bet tas viens elements, pie kura es vienmēr atgriezos, jebkurā savas karjeras posmā, bija tieši izglītība. Tajā brīdī, kad es nezināju, ko darīt, tajā brīdī, kad man bija jāpāriet no vienas karjeras uz otru, tad tas, kas varbūt man atturēja no tādiem pārsteidzīgiem lēmumiem un iedeva tam visam virzienu un struktūru, bija tieši, ka es meklēju tas, kas man reāli attiecīgajā brīdī būs nepieciešams. Uzreiz pēc karjeras tā bija jurisprudence, es sapratu, ka man ir nepieciešams pievilkt tās savas zināšanas, kādā veidā strādāt ar dokumentiem, kādā veidā lasīt normatīvos aktus. Un tad, kad tev izveidojās šis pieredums, tad tā izglītība ir tas, ko tu ķer, cik vien vari. Otra lieta, kas nav uz mana piemēra balstīta, tad būtu šī te izglītības savienojamība ar praktiski, pirmkārt, kur tu to pielietos, kā tu to pielietos, un ko tas tev dos, uzlabojot kaut kādus personiskos apstākļus. Manuprāt, tā ir motivācija, kas iedod to drošības sajūtu, ka tas, ko tu dari, būs tiešām noderīgs, un to nedara ķeksīšu pēc. Mēs šajā konferencē cenšamies paskatīties uz šiem jautājumiem no dažādiem skatu punktiem, un es varbūt varētu iedot tādu otru skatu punktu, kā šo jautājumu varētu mēģināt atbildēt tieši no darba devēja perspektīvas, kā motivēt uzņēmumus iesaistīties izglītības procesos, ja rezultāti sagaidām pēc 20 gadiem. Man liekas, ka arī analizējot mūsu šos te demogrāfiskos rādītājus, tā cīņa par cilvēku kapitālu kā tādu un cīņa par talantiem. Es atvainojos, es visu laiku lecu uz to sportu nelaimīgo, bet viņš man pielips ir kā tādu, bet tas lielā mērā ar vien līdzīgāk kļūst sportam.
Pirmkārt, 11 spēlētāju laukumā es nekad nelikšu vārdsargu uzbrukumā, jo es zinu, ka manai komandai tas pa labu nenāks. Un es domāju, ka šobrīd arī veidojot komandas un papildinot prasmes, mēs meklējam, kādā veidā papildināt tieši tās prasmes, kur viens vai otrs cilvēks man ir nepieciešams. Līdz ar to es atmetu tās lietas, kas vairāk nebūs vajadzīgas. Un es domāju, ka jebkurš uzņēmējs ir gatavs cīnīties par šiem talantiem, par darba spēku kā tādu, un gatavs ieguldīt arī daļu no savu laika līdzekļiem, lai šos talantus pilnveidotu. Tam man tāds jautājums, laikam pēdējais, lai laiku nekavētu. LDDK ir trīspusējā sociālā dialoga dalībnieks. Un vai tu redzi kaut kādu korelāciju tajā minētajā, ko tu saki, tie ieguldījumi darbinieku attīstībā starp to, vai uzņēmumā ir vai nav koplīgums? Tātad trīspusējā sociālā dialoga arotbiedrības darba ņēmēju pārstāvošā sadaļa. Ļoti labs jautājums, uz kuru man būtu jābūt uzreiz atbildēji, bet no mūsu piemēriem ir labi piemēri un ir netik labi piemēri, jo tā koplīguma būtība ir darba ņēmēju, darba devēju sarunāšanās vai spēja rast kompromisu. Un to var panākt dažādos veidos, bet viens no veidiem ir koplīgums. Bet atkal tā būtiskā sadaļa ir šo te divu pušu spēja rast kompromisus. Ja koplīgums tiek izmantots tikai, lai apsēstos, parunātos un nenonāktu pie kompromisa, tad tas nē, jo manā ieskatā un arī tas, ko mēs ar LDDK ekspertiem esam runājuši, ka tā darba vide šobrīd ir ļoti mainīga daudz apstākļu dēļ. Gan ārēji, gan iekšēji. Līdz ar to tam dialogam starp darba ņēmēju un darba devēju loma tikai pieaug. Bet tas atslēgas jautājums ir, kā to pārvērst, kā to transformēt kvalitātē. Tas kā vienmēr. Un līdz ar to, ja mēs runājam par tādām politikām, kur mēs mēģinām šobrīd iniciēt aktivitātes, kur mākslīgi tiek audzēts koplīgumu skaits, šādai mākslīgai audzēšanai līdz galam man ticības nav, bet tur, kur tas rodās dabīgi un rodās tiešām ar pašu uzņēmumu vadītāju iniciatīvu, skaidri nodefinējot, kādu lomu koplīgums spēlēs, es domāju, ka tam ir ļoti liela pievienotā vērtība. Paldies, Kaspar!